Binga lielais pārsteigums. Netālu tepat aiz stūra Bings šodien taisa rotaļu namiņu. Bings un Sulla ārā zālē kārto kastes, puķpodas un pudeles. Bings atskatās uz namiņu, viņš saka: vai rotaļu namiņš jau ir gatavs? Mūsu namiņš, Panda un Sulla smej. Drīz, Bing, apsola Flops, vēl daudz darba. Sulla skatās apkārt. Ko mēs darīsim ar šīm visām lietām, Flop? Viņa jautāja. Redz, atbild Flops. Dažas lietas atdosim projām, dažas būs jāizmet, un dažas mēs varam pārstrādāt. Panda nezin, ko nozīmē pārstrādāt, tāpēc Sulla paskaidro. Tas ir, kad tu izmanto kaut ko vairākas reizes un nemet ārā. Kad namiņš ir tukšs, viņi saskrēja iekšā. Šeit nav īsti rotaļīgi, vai ne tā, Bing? Saka Sulla. Liekam šo te iekšā, teica Bings, ieraugot kādu vecu piknika segu. Sulla un Pandos sameklēja spilvens un mantas, ko arī sanes iekšā. Tagad šeit ir sajūta kā rotaļu namiņā, bet kaut kas vēl pietrūkst. Gaismas! Flops ieslēdz tās. Oh, cik skaisti! Visi nopriecājās. Tam ir nepieciešama vēl viena lieta, saka Bings, lūkojoties pēc klusā stūrīša Hopitī gultai. Sulla palīdz Bingam atrast perfektu vietu, augšā plauktā pašā stūrītī, bet kaut kas jau sēž šajā stūrītī. Oh, vau! Tā ir putna ligzda! Ar olām, putna olām, Flop! Bings nespēja noticēt savām acīm. Kas par pārsteigumu? Panda un Sulla nevar sagaidīt, lai arī apskatītos olas. Es gribu redzēt, Sulla iesaucās. Vai es arī varu apskatīt? Pando jautā, aizrautīgi lēkājot augšā lejā. Pando uzlec uz kastes. Labi, noteica Flops, pēc kārtas. Esiet rāmi un uzmanīgi. Ar rokām neaiztikt ligzdu vai olas. Ļoti svarīgi. Tagad Sullas kārta. O, cik skaisti! Bet kur ir putniņš? Putniņ! Putniņ, putniņ! Šš! Pando! Noteica Bings. Mēs esam aizbiedējuši putniņu prom. Šš! Sulla ir ideja. Paskatāmies ārā. Bings, Sulla, Panda un Flops ļoti klusi skatās pāri kastēm un lielajā kokā. O, paskaties, saka Bings. Re, kur viņa ir? Viņa ir tikai mazs putniņš. Šš, Bing, Sulla atgādina viņam. Čiu, 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 čiu. Putns ielido rotaļu mājā caur mazu šķirbiņu zem jumta. Bings iesteidz rotaļu namiņā, bet viņas tur nav. Ja mēs ejam iekšā, tad putniņš neies iekšā, viņš apzinās. Bet teica Sulla, ja putniņš nepaliek pie saviem mazuļiem, tad tie neizšķilsies. Ak, nē, saka Bings, nebūs putnu mazuļu? Bings, Panda un Sulla jūtas ļoti bēdīgi domājot par putnu mazuļiem. Pēkšņi mazais putniņš atkal dzied. Halo, putniņ, visi sauc, mājot un klausoties tās skaisto dziesmu. Čiu, 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 čiu. Varbūt viņa gaida, lai redzētu, ko tu darīsi, noteica Flops. Bings ir kluss uz mirkli. Es domāju, mums vajadzētu viņai uzdāvināt šo namiņu. Tas ir ļoti jauki no tavas puses, Bing. Un tad, kad viņus mazuļi izaugs, Bings saka, tā atkal var būt mūsu rotaļu māja. Bings aizver rotaļu namiņu durvis un mazais putniņš ielido uzreiz iekšā savā ligzdā dziedot savu dziesmiņu. Čiu, 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 čiu. Ak, viņa saka paldies, Bing. Viss kārtībā, putniņ. Bet
Tagad mums vairs nav rotaļnamiņa, saka Pando. Bingam pēkšņi ienāk prātā ideja. Telts! Mēs varam izmantot telti! Lieliska ideja, saka Flops, atverot vaļā telti, un visi nopriecājas. Dalīties ar savu rotaļnamiņu Bingam tas patīk.